Beidzot varam sākt, mana sirds to jūt. Ir atmiņa, tad viss kopā saistīties. Tagad, vai tad jūs laikā bija problēmas iemācīties no galvas? Man liekas, ka nebija. Ja tu varēji nospēlēt no galvas, es zināju. Nu, ja nesanāca kaut ko atcerēties, izdomāju pats. No īpaši talantīgiem. bet tagad tā ir problēma. Iemācīties to galvu. Tā īsā atmiņa ir visās aspektos problēma. Ceļoļus nemācās. Jā, tautas dziesma, jo redzi, kā ir. Te ir tas fenomens, kad šobrīd, pateicoties visām tehnoloģijām, visam pārējām, jaunieši, viņi patērē audio, video saturu. Un līdz ar to tā smadzenes iet citu attīstības ceļu. Te nav runa par to, vai labi vai slikti, bet runa ir par to, ka vienkārši tas nav tas pats, ka tu, piemēram, lasi daudz grāmatas, ka tev strādā savādāk, kā smadzenē, ja? Tu kaut ko iedomājies, kaut kāds tur tēls, vieta, nezinu, situācija, kaut kāda, ja tur tomēr tas teksts tev piespiež citādāk domāt. Ja tu esi visu laiku video saturā ar audio, ja, tad tev, kā saka, tu nezinu, tu neesi spiests iedomāties kaut ko. Tu redzēji, kā kaķis tur, nezinu, tur iztaisīja kaut lēcienu, ja. Viss. Tēlēnā domāšana izpaliek. Jā, tieši tā. Viņi netiek kurbulēti, kā saka, tādā parastā nozīmē. Rakstīšana ar roku. Arī tas, jā. Tas taču uzreiz savādāk, tas nāk caur visu tas nāk. Es atceros, ka man sieva brauca uz Prāgas maratonu, mums līdzi bija, laikam, Aigara Fadējeva treneris. Viņš arī tā kā tam, tur bija Ventspils maratonistu klubs kaut kāds, un viņi to organizēja to braucienu, un mēs braucām ar līdzi, un viņš tieši stāstīja, ka padomu laikā tā bija obligāta prasība, ka bērni vieglatlēti ar roku raksta daudz. Tas nebija, zin kā, parasti liekas, tas ir vieglatlēts, tev jātrenējās tur, nezinu, tur mest kaut ko tur lekt un skriet un tā tālāk. Viņš saka, ka nē. Un tieši viņš stāstīja, ka tie nervu gali, kas ir pirkstu galos, ka viņi stimulē smadzenēs, viņš baigi gudri izstāstīs, precīzi neatceros, bet tā doma tā, ka tā rakstīšana ar roku ir super svarīga smadzeņu attīstībai. Viennozīmīgi. Tā kā tas ir viss tāds. Tā kā buņģieris mēs bijām vienos kursos, kad tālāk bija, tas bija laiku atpakaļ jau Iekapilī. Viņš vadīja Gžibauskas tālis. Viņš par sitējiem tur, lika mums tur ar vienu roku trioli, ar otru tur duoli un tā tālāk spēlēt. Un viņš teica, ka viņi sākot mācīties obligāti skaitīt skaļi. Ne jau skaļi, bet balsī. Balsī līdzi, lai tu saprastu, jo tas jau nāk caur prātu uzreiz. Savādāk vienkārši iedarbojas, ja tu skaiti. Pēc tam tas ieiet iekšā tev. Bet vokālistiem jau arī īstenībā, es atceros, ka es mācījos vokālu pie vienas operas dziedātājas, ja? Viņa man stāstīja par itāļu skolu, operas itāļu skolu. Un viņai bija tāda grāmata bieza, kurā bija, laikam, viens no līdzautoriem Pavarotti bija. Un viņa man to tekstu lasa, un īstenībā tur tā ir, ka tu jau nezini, kā tev tur balss saites, kas tur strādā, kas tur kādi muskuļi, ja? Un tāpēc tev ir jābūt tai galvā, tai sajūtai, kā viņi saka, tev jābūt sajūtai. Un viņa ļoti visu laiku stāstīja, saka, ver vaļā šeit, ja? Kā viņa teica, veido skurstenīti šeit tādās, ja? Un es, kāds skurstenis, par ko tu runā, mīļā savu, es gribu vienkārši dziedāt, ja? Es nepīpēju. Jā. Un viņa man iedod balonu, ja? Un es ar galvu situ balonu, skatru balonu, saku, Un vienkārši tas, ko es daru, es trenēju šo sajūtu, tā kā muskuļu atmiņu, lai balss saites atvērtos un aizvērtos, ja? Un tas pats arī, es domāju, ka šeit ir mūzika arī, tu jau, cik daudz tu ko redzi? Piemēram, aktoram bass, kas spēlē, tu jau neredzi baigi ar roku. Man tālis parādīja vienreiz tādu triku, joprojām atceros. Tu paņem lielo pirkstu uz mazā, uzliec šeit uz rādītāju, šitā, un tad tu ej tā pretī. Katra roka uz savu virzienā? Jā. Tā pagaid vēlreiz, kā mazais uz... Uz mazo, jā, un tur uz rādītāju. Un tagad tu ej pretī viens otram. Bet ātri vai? Jā, ātri, tu lītās. It kā viņš teica, desantnieki pirms laikt ārā no lidmašīnas trenējies, piemēram, naktī lec, un tad tu tur kūleņo, un tad tev ātrāk koordinācija nostrādā, tu ātrāk saproti, kur tu esi. Ir katrā stroķī jau ir savas fiškas tādas, kuras ir. Jā, bungām jau tā koordinācija, laikam tur tas. Liekas, ka visiem taču, klavieriem taču arī katra roka dara kaut ko savu. Kaut vai uz viena, vienā leņķī plus mīnus, tā kā tas viss notikās, no ģitāras vai no kontrabasa vai no trompeta. Violi, tas ir vispār cits stāsts. Bet, akordionam arī faktiski ļoti mazam, kā tagad atnāk pirmā klasīte, viņam, principā, koordinācija, tur uzreiz taču vajag šeit. Vilkt taču vajag, tur viņš neko neredz. Tas ir labi, ka neredz. Jo mēs liekam grāmatu priekšā, jo pēc tam, ja iesāk spēlēt šitā, zodus lieliek, ja? Viss cauri muskuļi šeit ir savilkti,
un pēc tam to dabūt vaļā. Man tagad ir skolnieks, ar kur mēs cīnāmies. Vienkārši viņam tur mainījās skolotājs ik pēc pusgada, kad tur viena dekrētā, otra tur atnāka vietā. Tas jau bērnam vispār nekas labs nav, ka tik bieži mainās tie specialitātei tieši skolotāji. Un tās lietas ir tādas, kuras pēc tam ārstējumas, kā jebkura slimība, ļoti grūti ārstēt ir. Te jau sunāja tā kā arotslimība, klausies. Tieši tā, jo, saproti, tu taču esi savilkts jau uzreiz. Jā. Ja tu galvu nokāri, tev taču šeit savelkās. Tas taču aiziet uzreiz uz šejieni. Pēc tam pa visām pārējām. Ja tu gribi spēlēt. Ja tu vienkārši tā pamuļļāt kaut ko, tad tu vari darīt kā tu gribi. 2000 tā spēlē, tad tā ir kuprīti. Metāla mūzikā, piemēram, arī visi, kuriem gariem mati jāpalina pēc konču, otrā dienā spranda ir tāda, vajag izsakoties stīva. Tas arī, kā piederās pie darba specifikas, bet īstenībā jau jā, ja paskatās uz to instrumentu, bet arī, tas viss ir jautājums par to, cik tu daudz ko dari ilgstošā periodā. Piemēram, liekas, ka laikam tas bija Viestars Šimkus, kas teica, ka visiem profesionāliem pianistiem, laikam, artrīts ir problēma visiem uz vecumu. Varētu tā būt? Man liekas, muzikantiem ar galvu problēmas uz vecumu. Un ne tikai ar galvu, ar dzirdi arī. Sevišķi skolotāji. Jo tas, ka teiksim, tāds kaut kāds dzirdes zudums ir, tas ir visajādi pierādīts. Ko? Jā, pierādīts pētījums, ka pēc 50 laikam sāk dzirdes nervi kaut kā tur bišķiņi, kas kā vājāk. Tieši augšņas, spektrā, tieši augšņas vājāk dzird. Tāpēc ir tā parasti, ka es zinu, ka studijas inženieri parasti tie, kur ir vecie veči, tiem vienmēr tendence vairāk augšņas piedot. Tā kā, bišķi tur šķīvīti gaišāk uztaisīsim vai vokālam gaišāk uztaisīsim. Tas tāds normāls fenomens iz dzīves, iz dabas. Tā viņš ir. Ko? Pēc tā neaumalīgi jūtos starp divu direktoriem bišķī kā skolnieks. Un mēs abi divi. Mēs abi divi iespiest esam. Jā, problēmas būs šeit. Tā kā briest. To pēc tam izgriezīsim ārā visu. Ko tu daudz greizīt? Dzīve ir dzīve. Bet patīkami sēdēt starp. Nē, īstenībā, kas ir ko man gribās atzīmēt pirmkārt, tas, ka mēs visi trīs esam tavā, kā saka, valdīšanas laikā gājuši mūzikas skolā. Pagad, tu biji vēl vecajā mūzikas skolas sēkā vai nebija vēl? Nē. Nebija vairs, jā? Nebija. Bračka sāka, es atceros, ka mums ar Bračku gāju uz turieni. Viņiem kaut kāds gads laikam bija. Kas ir vecā mūzikas skolas sēkā? Tur, kur tagad ir Beta, un pretī Beta ir vēl viena māņa tāda. Viņš bija paši talantīgs pa gadu apguva. Jo es vēl dabūju laikam kādu gadu mācījos. Varbūt tu biji vēl. Jā, un tad pārnāca uz šitām. Jūs jau arī kopā mācījāties. Mēs klasībēsim. Es atceros, ka mēs man nācāt līdziet. Mazais bālis. Mazais bālis nāk uz saksofonu un nodarbībā. Nē, nebija vēl saksofons. Nebija vēl? Ar ko tu sāki? Ko tu sāki tad? Es ar saksofonu sāku, bet tad jau man vispār nekas galvā vēl nebija. Tad es gāju vienkārši līdzi, kur vede tur gāja. Principā nekas jau nav mainījies. Bet man zina, kas ir palicis atmiņā. Es nezinu, kas tas bija. Bija kaut kāds gala koncerts. Mēs sēžam un tagadējās telpās. Bija vēl tā stikla blokus siena. Jā. Vecās durvis vēl bija. Un tur stāvēja, es tagad nesaku, tur ir vai tur nav nolikti tie atgāžamie beņķi tādi, kas bija tad brūni. Joprojām. Jā. Varbūt tie paši ir. Tie paši ir tikai viņi atjaunot nedaudz. Bet vairāk brūnuma. Man atmiņā ir tas, ka bija koncerts, man bija arī jāspēlē, tur vecāki zālē sēž, tur skolotāji, viss tā. Un mēs tur, parasti vienmēr ir kāds, ka uztraucās, kurš nākamais. Un man bija pašam pēdējiem, laikam, jāspēlē kaut kāds valsts, kaut kas man jāspēlē. Un Dainis, mēs nevienam pazīstam reāli tajā laikā, bet es atceros, ka Dainis sēž uz tādu beņķi tāds, visi tur streiso, tur viena meitene tos končas rievi, viņam ir tāda kulīte. Viņa arī končas vienkārši. Dainis smaidīgs tāds, sēž tur šūpo kājas tāds, un kaut kas, es nezinu, kas tev pierādza klāt paprasīja, ko tu spēlē? Dainis tāds, saksofonu! Tajā laikā jau noslēdzas uz kaut kādu fonu vielu. Bet es nezinu, kāpēc. Man liekas, tas ir no tā visa tā satraukuma. Ko tu atcerēsies? Vai šitā atcerēsies? Neko citu es neatceros no tā pasākuma. Es pat neatceros, kā es nospēlēju. Bet to, ka Dainis sēž, asīs vēl tagad stāv. Tad smaidīgs, tad man ir tādi bilītes uz acīm. Bija, pagari tādi.
Tas beigas saksofonu jāspēlē. Viss. Tā kā... Tie varēja būt kāds Ziemassvētku koncerti, kaut kas tāds, jā? Varbūt tās arī, vai gala eksāmeni darbi kaut kādi Man liekas, ka koncerti bija uz Ziemassvētkiem. Vai Ziemassvētkiem? Joprojām viņi arī tā jā. ir. Tur faktiski spēlē visi skolnieki. Pilnīgi visa skola ar vecākiem kopā vienu skaņdarbiņu. Tad, bet viņi sēž zālē. Tajā laikā varbūt jūs Mēs sēdējām aiz durvīm, Aiz jo durvīm. zāle bija pilna. Stresoja. No rindās tā sēdējām Bet gaidījām. pēc būtības vieglāk ir spēlēt, kad tu neesi zālē. Jā, točni. Kad tu nedzirdi, ka tev nav tik tuvu tā lieta. neredzi, jā. Jā. Man bija klasika tāda, kad katru reizi, lai vai kā tu mājās dragā to gabalu, kā koncertā, vismaz viena kaut kāda kļūdiņa vai laža kaut ko trāpījās. Man tas bija tik izteikti bija. Bet, saprot, tas pats ir izciliem pianistiem. Es atceros, bija skolas jubileja, bija Ilze Graubiņa. Izcila pianiste, ja? Graubiņa meita. Un mēs viņu bijām uzaicinājuši, viņa bija atbraukusi piedalīties koncertā. Un, tur gāja no zāles, it kā goda ciemiņš un tā tālāk. Viņa pateica, man jāspēlē, es iešu no aktieru telpas, tad, kad vajadzēs, lai mani pasaules tur bija šī pirms tam, tad es neklausos nekad neko. Jā, man arī Tā ir vieglāk. Tā ir vieglāk. To Citu no kļūdas sāna uzdzen kaut kur. stresu. Pat pieredzējušiem cilvēkiem, kuri faktiski ir super Pat profesionāli. koncertā, jā, kaut kādā. Bet tāpat, ja viņš ir No atbildīgs, aizmugures. tad viņš tomēr grib nospēlēt labi. Protams. Jo man jau personīgi ir tā, ka tagad laikam ir kaut kāds, nezinu, vai briedums, vai laiks pagājis, vai kas ir, bet kaut kā pirms koncertiem, kad tu vēl neesi iekāpis mašīnā, lai brauktu uz tur, kur jāspēlē, tad tā kā mandrāža tāda maz ir tāda, zin kā, tas kā bišķi zadatiņām. Tas labi. Tā, ka tu aizēji tur uz tie pirmo kabeli, paņem giču, nav nekā, tur kaut kāds pagaies miers iestājās tāds. Tāpēc, ka mums, zin kā, miers iestājas, kamēr mēs sastiepjam savus kabeļus, mēs jau esam iesildījušies. Bet tā ir Blicēm īstenībā. tā ir, skaidrs. Jā, un zin kā, jo man ir bijis arī tā, ka, teiksim, es viens pats spēlēju, kā agrāk atceros, kā elektronisko mūziku, viņi nodarbojas vairāk. Tad tā kā ir tāds vairāk stresiņš tomēr, ja tev vienam pašam jābūt, un tu nezini, kāda cilvēka kā norēģēs visu. Grupā tomēr ansamblī tas ir bišķi savādāk. Tas ir tā kā likās, dalīts stress bišķiņi savā ziņā ir, bet tāpat tā, zin kā, tādām veselīgām stresiņām tomēr, laikam, ir jābūt visu laiku, lai tu, atgādini sev, ka esi dzīves. Šķiet vajag, Jā, tā kā. Saņemt. Klausies, un tu gribēji to pašīt, kā tu vispār pats nonāc līdz mūzikai? Tev no bērnības sākās vispār tā Pārkārtīgi vienkārši. Man pretī uz Vidzemes ielas dzīvoja skolotāja Jāņa Griezāna vecāki. Mans tēvs ar viņu mēdz iedzert kādu vīna glāzi. Viņi vienkārši sarunāja. Klausies, Man rekur mājās tur ir dēls. puika ir. Vai pa direktoru uztaisam? Apmēram tā, jā. Uzreiz, jā. Tā īsti nebija. Vajag uz akordeoniet mācīties. Ko man... Tajā laikā nebija akordeons, tā kā primārā izvēle vispār. Faktiski bija konkurss, bija konkurss. Jā. Es pirmā kārtā nemaz netiku. Bet Griezāns tur pateica savu vārdu, un tad, protams, es aizgāju uz to pirmo klasi. Un tā tur faktiski tā. Ja sākās, tad tā tas sākās. Pie Griezāna. Bet bez akordeona, kas bija, teiksim, tāds populārākais instruments, ko tajā laikā vēl spēlēja? Principā klavieris. Klavieris, Jā. Tajā laikā bija tā, ka faktiski bija nedaudz vienkāršāk ar pedagogiem, jo viens pūšam instrumenta skolotājs varēja mācīt visu. Saksofonu, biķisarnis, piemēram. Ja? Direktors bija skolā, tajā laikā, kad es iestājos. Ja? Viņš mācīja klarneti, saksofons laikam nebija. Var sakot, flautu, varēja mācīt da jebko. Tagad ir savādāk. Tagad vajag, lai flautu mācītu, vajag būt flautistam, saksofonistam un tā tālāk uz priekšu. Ja? Tagad, klavieris faktiski ir bijis visu laiku populārākais. Bet tajā skolā visu laiku bija konkurss, jo tā bija maza telpa. Faktiski bija arī salīdzinoši maz skolotāju, un to varēja uzņemt skolnieks tik, cik tu vari paņemt, ja tā klasītā ienākt. Kur tas tajās pašās telpās, kas bija vai citur kaut Pirmā skola bija, kur tagad ir Krievu internāts, kur logi aiznagloti cieti. 59. gadā. Uz Rīgas ielas. Tas ir pretī bibliotekai, tā māja? Nē. Tas ir tālāk uz priekšu. Pie... Koka māja tāda. Zaļa Kas ir tāda? pie sinagogai blakus. Jā. Tā tur bija bija mūzikas skola? 7-gadīgā mūzikas skolas pirmā māja. Un pēc tam ir beta. Un tad kaut kādos 80. gados, tajā laikā, Alberts bija direktors Vocāns no Preļiem, paņēma to, kas ir pretī betai. Jo tad skola bija faktiski, tad, kad es sāku strādāt, 83. gadā, palika 40 gadi, šogad augustā, briesmas. Un tad bija
Mūzikas skola bija tur, vēl nebija tās mājas. Bija tur vecā izpildu komiteja, kur tagad ir traktoru daļas kaut kādas. Jā, Tur bija, kur Baltā māja bija un kultūras namā bija. Bija izmētāta pa daudzām vietām. Un pēc tam nāca pretī tā skola, kur Rīgas 155, nemaldos, kur pretī, tagad arī, man liekas, nekas tur nav, pretī Betē, 2 stāvu māja. Jā, tur bija pirmai skolai kaut kāda kopmīte vai kaut kas tāds bija. Tur izlika laukā tos cilvēkus, iedeva dzīvokļus, nezinu, un tad, it kā jau bija tuvāk pretī viens otram, it kā. Bet, sākās privatizācija, un tur parādījās saimnieks. Tas bija Jeļiseja laikā, un tad bērnu dārzi faktiski tika pa lielam likvidēti, jo tur vecākiem sāka maksāt kaut kādu, ka viņi pieskatīja bērnus savādāk, no bērnu dārza neņēma. Rūpnīcas taisījās ciet, Stiklinieka bērnu dārzs paņēma skola un bioķīmiskus, tos labākos. Mums palika pilsētas, kas bija šeit centrā, bet vieta ļoti laba. Pēc tam pārbūvēja viņu, un 93. gadā mēs uz turien pārgājām. Es piedzimu kā reiz. Es 94. man liekas, sāku. Vai 93. Kurā gadā es sāku? Es pat īsti neatceros. Es sāku, laikam, 3. klasē. Es ar 1. gadu, kā reiz tā arī sanāk. Es sāku mācīties, kad pārgāju uz jauno skolu. Pagad, tas nāk, es gadu kādu 1,5, 2 agrāk sanāk? Jā. Jo es atceros, ka kad es gribēju iestāties, bija stāsts sekojošs, ka es nezinu, kāpēc es izdomāju, ka man vajag akordeonu, ka man vispār vajag muzikas skolu. To es neatceros, to es tikai pēc vecāka nostāstiem zinu, bet vienu, ko es atceros noteikti, ir tas, ka bija atteikums pirmajā reizē man tāds, kad puika būs par vāju un nepavilks akordeonu. Un tā man tā kā, kad jau nē, bet tad bija skolotājs Lācis, un es pēkšņi Viktors, jā. Un laikam ar viņu kaut kas, vai viņš ar kaut kādu pārnāja, kaut kā tā tur tā saruna bija. Un ka beigās pasaka, tad lai puika atnāk vēlreiz. Un es gāju paplaukšanā, beigās, labi, nāc. Bet tu taču gāji pie Intas. Es gāju pie Intas, bet es atceros, ka tagad tur, kur Beta bija pie Šilaiva. Solfeģo? Jā. Biruta Šilaiva. Biruta, jā. Pie viņas, ko iet runa vispār? Pie viņas, viņa bija tā, kas mani toreiz, auditēja. Ļoti laba solfeģo skolotāja. Jā. Un es kā teicu, atceros, pie klavieriem viņa bija tajā, laikam, pirmajā stāvā. Pirmā stāvā pa kreisi. Varētu būt, jā. Man kā joprojām atmiņā tā klavieris tā bišķi stāvē, tā bija leņķikās kiesība. Cik tev bija solfeģo atzīme? Es atceros, es neatceros vispār. Es gan atceros. 5 vai 6? Es jau bišķiņ... Desibaļu sistēmā. Jā? Es tiešām neatceros īstenībā. Smagi. Solfeģo smagi bija. Tev bija smagi? Jā. Man bija labi. Tad tev tur viss labi izklausās. Bet tad akordeons bija tāda kā brīvprātīga izvēle, vai tā kā vai piespiedu kārtā nācās? Nebija nekādu piespiedu. Man vispār nespieda. Bet es kaut kā sāku spēlēt un principā tā lieta aizgāja, teiksim. Bet, tur 2 instrumenti ir, tur kāda izvēle, klavieres vai... Nē, bija taču arī pūšamie. Bet es saku, te bija kaimiņu būšana arī. Kā tu tagad kaimiņu? Nebija tā, jā. Kaimiņu puika tā ties par pūtēju, ja kaimiņos akordeonis. Jā, viņš jau dzīvoja, skolotājs pat dzīvojas Parka ielas, jā. Bet, tur bija viņa vecāki. Sitamie nebija, ne tajā laikā vispār. Kas tāds? Sitamie nebija. Nebija, sitamie sākās ļoti... Kas tur tikai basbočka bija un drobena un viss? Tajā laikā sitamie sākās tikai jau tad no 93. gada un pat vēlāk. Es kā piedzimu, tajā Raņielā, tajā mājā. Pirmais bija Jurijs Čikušins no Daugavpils. Skolotājs. Taču kaut kādi orķestri kaut kā, taču bija rūpnīcās kaut kādi, kas te blicas spēlē kaut kādas. Pagaid, tajā laikā, es no armijas atnācu 85. gadā. Dzīvās blices bija... Stikliniekā bija? Stiklinieks. Tad kultūras nams pats par sevi. Tātad bija bioķīmiskā, mājbūve. Katrā rūpnīcā bija blice. Tur labāka vai sliktāk kroks, protams, jā, kroks taču bija. Dzīvā muzika. Tur, kur tagad inovācija centrs, jā, kur bija restorāns. Ne tur pretī. Jā, tas tā. Tagad tā laikam tā ir cita. Tur taču bija dzīvā muzika, es tur kādu gadu drusku vairāk varbūt nospēlēju. Otrajā stāvā? Jā, zāle bija otrajā stāvā. Tur bija jāspēlē. Kur ceram aptek tagad, jā. Kas viņam tur medicīnas seks vai kas tur viņam? Jā, tur bija. Vai office? Tur bija algu maksāja patērētāja biedrība Preļa. Bet tajā laikā vispār tā samaksa bija par ko? Par stundām, par gabalu? Kā bija samaksa 70 rubļi bija algu uz papīra, bija jāspēlē ceturtdien, piekdien un svētdien. Tik bieži pat? 3 reizes nedēļā. Un sestdiena bija atstāta haltūrām. Kāzas tur vai kaut kādu citādām lietām, jā.
Cik gudri. Jā, tā Paredzēts bija. jau. Tā bija ieplānots, jā. Tad rekā. Tad sanāk tā, ka rūpnīca pasaka, ka čaļi mums vajag savu ansambli, savāds ansamblis pasaka. Nopērk aparatūru pirmkārt. Rūpnīca pērk pat, jā. Bet, droši vien, ka pirka jau tur padomu laika ražojums. Kas tad vēl, protams? Kas bija to pirkt? Rmifs. Nē, kā labi jau skaitījās Veņets, piemēram, jā. Bet kultūras namā bija vispār ekskluzīvi, bija Bīgs. Tāda firma, tādi metāla mikrofoni, tādi gareni tievi. Varbūt kaut kur esat redzējuši vai atceraties. Man bija kādreiz tāds pieklīdis vienreiz. Es nesu kādā sakrā man brači, kad savulaik bija aizrāvies arī mūzikas radīšanu. Tas ir padomi ražojumi, ja? Nē, Ungāri, jā, bet zin kā, tas jau skatījās, kā importa. Importa. Jā, tas nebija, jo parasti padomi mikrofoni pašā, kas nāca, bija lemtiniekiem kaut kādi šitie plasmasīgie, kaut kādi rekomendies kastīties, ap tu vēl stāv mikrofons. Un principā, viņš bija paredzēts lentā rakstīt da jebko, kaut ko sarunāties, teiksim, vai tu paņēmi kaut kādu maģīti līdzi, mazo portatīvos pludmuli un nointervēji kādu, ja? Tā kā... Skolā, kad sāka spēlēt balles, kur Aubišku Māris, tas bija, kad es beidzu, 79. gadā es beidzu 8. klasi, un tam aizgāju prom. Tur bija ar magnetofonu mikrofoniem. Un tā apskaņošanas aparatūra bija, es kā tagad atceros, nezinu, ko caur viņu laida, tagad precīzi nepēc, achtungi, zini, tie metāli tādi skaļruņi apaļie. Jā. Tā mēs viņu saucām par achtungiem. Kaut ko caur turieni pat laida, ja? Nebija nekādas, bet kultūras namā toties, tas jau bija, kā viņu faktiski tajā laikā kaut kad viņi tur cēla 70. gados, un nopirka to Bīgu, ja? Un taustiņi bija Vermona. Tas jau vai Polivoks arī bija šādi vēl redzēts, teiksim, ka, es nezinu, kā to kungu sauc, viņš teica, viņš tirgoja Polivoks, bet tas stāvoklis bija biedīgs tā, lai viņu nopirkt, jo man Polivoks ļoti patīk, bet viņš tā saka, ar šitu var pošu vēlnu izgrīzt. Viņš ir tāds, ka reāli tu spēlē un tu jūt, ka tur vienkārši elektrība iet cauri tam sičikam, viņš ir tāds, viņš ir pilnīgi smeķis. Vēl bija sākumā pirkstiem nespēlēt. Pirms tam vēl bija tāda junas. Bija zila tāda. Es atceros, ka Reizeknē Krogā, tas bija kaut kāds 82. kursā, 81. gads, bija zila junasts Krievu, un bija tāda brūna, tā jau tāda drusku glaunāka. Tā skaņa tāds, Krievu hamons ar tādiem regulējumiem klapīšiem. Bet, nekas jau nebija. Un pēc tam kultūras namā, ka mēs spēlējām jau tur pēdējos kursos, tur jau nopirka Verbonas pilno iekārtu. Tur jau bija gan strings, gan formation, tie jau likās, tad, wow. Bet tad jau sāk parādīties uzreiz mogi, un tad aizgāja tā visa lieta. Tur baigi strauji uzreiz aizgāja tur. Ar repertuārs, ko spēlē vispār, kas tur bija kaut kādas, nezinu, latviešu estrādes dziesmas vai kaut kādi, nezinu, ar tur uzstādījumi? Kā visu cēlām no lentām. No lentām? Arī ārzemnieku gabalos, jā? Protams. Mums bija tā, kad nebija cenzūras kaut kādi tie visi tie pārējie. Zin kā bija. Tajā laikā bija, kad oficiāli strādājām Reizeknē, tas bija 4. kurs jau faktiski mūsu vidā. Un bija jāraksta tāda programma Raparķička saucās. Autortiesības. Tagad jau tas pats ir. Kā rakstīja? Tu faktiski taču tos gabalus ārzemie, kas bija populāri tajā laikā, tu jau taču nezini, tur autors no lentām kaut ko no... Kas bija populārs tajā? Tūlīt pabeigšu, šito lietu pateikšu. Un tad, paņem kaut kādu plati, tur Raimonda Paula vai kaut ko. Saraksti, kur vajag vārdu autoru un teksta autoru. Kāda tu tur zinās, ja? Un mums bija tāds gadījums, kad atnāca dāma, to mēs tikai pēc tam uzzinājām starpbrīdī, nopirka biļeti uz dejām un vienu turi noklausījās. Un sarakstīja, ko mēs spēlējām. Un ienāka mēs tur muzikalkā sēžam, atpūšamies starpbrīdī, ja, ar kvasu. Un viņa ienāk, ja, un saka, zēni, tagad tā. Kas tad tur? Kaut kādi 2 vai 3 gabali sakrita. Tur bija Zigmārs Liepiņš, kas tur bija, tur nāca tie Zigmāra Liepiņa, tie, es dzīvoju starp jums, tā laika tie skaņdarbi, ja. Un tad tur kaut kas no Mašīna Vremiņa bija, kur jau bija tie gabali, ja. Un uzlika šitos kaut kādus soda punktus kultūras namam. Viņiem noņēma punktus par socialistisko sacensību. Direktors mums visiem izteica rājienu. Viņš bija spiests. Tādi joki tur bija. Cilvēks nopērk biļeti un tālūk. Pārkāpām autortiesības. Vai nī? Nē, likums pārkāps. Bet Raimonds Paustoties saņēma labi no mums, jo daudz dziesmu viņi bija sarakstīts priekšā. Viņš jau nepelnīt uzvārījās sanāk. Jā, bet no ārzemju gabaliem, tas ir 80. gadu, faktiski 80. gadu muzika. Ja? Tie, kas visi tur bija, Smokey, Creedence, Boniem nebija, ne?
no Boniem mēs nespēlējām. No Mašina Vremiņa tur bija. Jo tur Rezeknē jau diezgan daudz Krievu tur arī bija, ja? Bet arī tie gabali bija labi faktiski, ja? Tur Hands Up kaut kādi, tur nezinu, nu, faktiski tā laika repertārs, 80. gadu, es tā tagad tik precīzi nepateikšu tos visus gabalus, bet tā laika, nu, Creedence noteikti, Smoky. Creedence ir pareizi. Jā, Creedence, protams. Creedence ir pat Nav nekur pazuduši. nekur nav pazuduši. Jā, nu Smoky var nekur īpaši nepazūt tā, jā. Tas solists Nu, melodiski skaņdarbi, un viņi bija viegli noceļami. Jā. Nebija tur tik traki, ja. Mēģinājām mēs kaut ko, spēlējām no Rainbow kaut ko. Tas bija sarežģītāk, tur mums bija labs dziedātājs, bet, nu, tur tomēr, nu, bišķi cits līmenis Rainbow, ja. Tur giču vajadzēja ļoti spēcīgu. Bet bija normāli muzikanti. Nu, Tā pašā visi bija pašmācības ceļā apgūši? Nē. Mācies tomēr, jā? Instrumentus? Nē, kur mēs spēlējām, tur Rezeknē, piemēram, jā, piemēram, Rūpnīcas ansamblis, tur vienkārši entuziasti vai Nē, nu, tur bija, mēs bijām divi no mūsu kursa basists, bija Antons, kas mācās kontrabasu. Arī vienā kursā mēs bijām. Buņģieris bija pašmācības ceļā, un ģitarists arī bija pašmācības ceļā. Dziedātāja bija beigus vokālistas Rezeknē, ja. Nu, tādi pa pusē, jā. Jau diezgan profīgs. Bundzinieki parasti ir pašmācības ceļā. Skolnieki faktiski. Nu, ja tagad es tā skatos uz to, ko mēs tur tā spēlējam, nu, tas bija gan vienkārši faktiski tie skaņdarbi un principā, bet, nu, to, ko tauta prasīja, to mēs arī spēlējam. Bet, ja vajadzēja spēlēt kaut kādas, tur, nezinu, tur kāzas vai kaut kādas, tur, tā laikā taču bija visādi kolhozi, tur un bija, tur, pirmais kombains iziet drūvā, tur traktoristi, tur slaucējām balli, tur, nu, var sakot, visiem pēc kārtas. Tur spēlēja to pašu, ko spēlē tagad. Tur zilos lakatiņus un visi tie vecie gabali, kas ir, ja tu paņem kaut kādu šlāgeru gabalus, tos visus laikus, tu tā laikā spēlē. Tur. Ko tur atļāva, tos pats piecīšus, ja, tur, vai dzeni, Ilmāra dzeni, ja, tos gabalus, tur. Nu, tos cēla no lentām, nekāda nošauja nebija nekā. Lentas pārsā jau arī godā, tur kontrabandas ceļā bieži vien ieveda. Lapinskis vai kā viņam sauc, es tagad neatceros, kas tur kvalitatīvas lentas rakstīja Rīgā, bija tāds pagrīdes ražotājs, kas pārspieda no labām platēm. Nu, tur bija faktiski, no tā cēlām nost vienkārši un caur tā lieta. Un tāpat arī ārzemju gabalus no platēm. No plates, ja vienkāršāk bija pārrakstīt uz lentu kaut kādu, un tad tur vienkārši vieglāk nebojā to plati tik daudz, jo ne ar vienu reizi viņi var tā nocelt uzreiz kaut kādu. Tas gan jāizsnē. Rengenus arī klausījāties? Kaut kā neatminos. Saprot, par ko tu saki, jā, tās zilās platītes. jā, plēves. Nē, kaut kā nav atmiņā palicis. Nē, man liekas vispār tas laiks tāds, man tā sajūta, skaties, kaut vai, piemēram, 80. gadu, kuras kronikas, kad tā gaisā sajūta par to, kā cilvēki atpūtās, ballējās. Nu, labi, alkohols tas atsevišķs stāsts, tas, kā saka, tur vienalga, vai tur Lapčenoks vai Pauls, vai kurš cits no lieliem stāriem, kas stāsta, viņi visam ir gājuši savu epizodiem un scenārijiem, kas kā, dzīves posmam tādam. Bet man liekas, ka vispār ir cilvēki, kas savādāk tvēra to mirkli, kad viņi tusēja, salīdzināt šī brīža, teiksim, cilvēkiem, kas, rupsakot, iet uz ballēju. Mēs, piemēram, Tagad jau telefons. Tagad ir telefons, jā. Mēs vienkārši, iepriekš kad runājām, ka mēs spēlējām vienu ballīti, kur bija cilvēki kad tu pirmo taimu spēlē, tev reāli cilvēki sēž telefonā un taisa selfijus. Pat nē, par dejām nerunāsim, bet vienkārši, tas tā kā pirmais, ar ko tu sāc pasākumu, nevis tas, ka tu atnāc tur satiecies vai kā, jā, tu satiecies, protams, jā, bet tas tā kā sekundāri, atnāca tur draugi, kolēģi, tur kaimiņi, vēl kas, jā, bet primārais ir uztaisīt selfiju, kaut ko pārsūtīt, kaut kas zvana, jāiet ārā pārunāties, jā, un tad, un tad tu salīdzini ar to agrāko laiku, kā cilvēki tusēja bez telefoniem, jā, man liekas, ka tā sajūta gaisā bija pavisam, tas ēters bija savādāks, viņš tāds citu piesātinājumu. Man liekas, ka bija vairāk arī spirtas makas gaisā. Bet, zini, kā... Bija. Nē, bija noteikti, jā, vairāk bija, jā. Bet tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc, teiksim, cilvēki... Bet pulveru nebija. Kādat? Pulveru nebija. Pulveru nebija. Un no šļircēm arī tur bija, zin tā. Jā. Nē, mēs te kaut kā te ģimenes sajiešanā vienā bijām, čeko te vecāki runāja savā starpā, ka jā, bet kādreiz jā, mēs tur daudz, bet mēs arī daudz dzērām. Neviena sajiešana bez pudelītes. Sanāk, ja, piemēram, Rūpnīca ir savs ansamblis, viņi piedalās skatē, dabū kategoriju, tad sanāk tā, ka tā peļņa, kam aiziet mūziķiem vai Rūpnīca, ar kaut ko dabū no tā visa, vai nē? Tu zini, es Rūpnīca ansambļos neesmu spēlējis, bet
Nē, es spēlēju bioķīmijā, jā, ar Andris Tikānu kopā mēs spēlējām, kad bija, nu, tas bija 80. gadi, protams. Bet mēs dejas, nu, kā, rūpnīcā bija, piemēram, atbrauc ciemiņi no Maskavas. Tur kaut kur pirtī, tur Aglonā. Tur mēs spēlējam. Tur samaksā. Par to samaksā, jā. Bet nu nebija tā, ka faktiski, ko rūpnīca arī pasūtīja, viņi arī maksāja par to. Nu, nezinu, tur ne jau kaut kāds milzīgs naudas. Nu, kāzām bija standarta cena, principā, pa lielam ņemot. 50 rubļi uz cilvēku. Nu, tā bija salīdzinoši, nu, pieklājīga nauda priekš jauniem puikām. Jā. Cik tāda, teiksim, vidējā plus mīnus alga bija rūpnīcā, teiksim, salīdzinām to honorāru? 100 kaut kur, drusku virs 100. Ja pusu algu nopelnīt, tad Jā, jau tas jā. nav tik tā? Nē, nu tā arī bija. Ja es atbraucu no Rēzeknes uz Līvāniem, sāku strādāt skolā, pirms armijas 83. gads, alga bija 70 ar kaut cik. Tad es sapratu, kur es nonācu, jo tur bija kultūras namā bija 70 plus kāzas, un tur bija pāri 200 noteikti mēnesī, ja? Un te bija, nu tā kā tas bija, nu, starpība bija, jā. Nu, par to kaut ko varēja tur nopirkt. Nu, ne jau tur, nezinu, baigi šiki dzīvot. Visvairāk jau tajā laikā pelnieki Rogos Rīgā. Tur bija, nu, Vitālijs tas pats arī tur spēlēja vienu labu laiku. Nu, kas, pasniedzējis mums. Jā, tieši tā. Tur bija saucamie haberi. Pasūta dziesmas tur, piemēram. Maļinovka, tur es nezinu, vēl kaut kādi. Nu, Viņi met rubli. Nu, tev atnāk tur cilvēki, saka, es biju pats, man kursabiedris spēlēja, tur pie vienības gatavs krogs bija, neatceros, kā viņi sauca. Mēs vienkārši armijas laikā uz turien aizgājām, un tajā laikā, kad es tur sēdēju, gaidīju, kamēr viņš tur pabeigs to savu darbu, nu, es nezinu, 7 vai 8 vai varbūt pat 10 reizes spēlēja Škļars dziedāja kaut kādu krievu dziesmu. Nu, 10 reizes tev ir tas viens gabals jānospēlē. Nu, un tas ir katru dienu, ja? Viņi par to saņem, ja? Tur 10 rubļi nu pienāk, tur manai meitenei, tur nezinu, sveiciens dzimšanas dienā. Līvānos jau kroga arī bija tāpat, kaut ko tur uzmeta, bet tur tas salīdzinoši sīkums nekāds, ja? Viena reize, man liekas, mums ir bijis šitā Višķos estrādē. Tev, man liekas, iedeva 2 eiriku un paprasīja rožiņu. Nu, pa 2 eiriku. Man liekas, pat to neiedeva, vienkārši uzmetu uz skatu. Nē, tur pa mazāk pa 5 nedeva. Tas bija Višķos. Tur cits izcenojums. Tas jau tā kā YouTube donāti tagad. Ziedojumi. Ziedojums. Jā, nu tā, nu, principā ziedojumi te arī bija. Nu, cik viņi bija oficiāli, nu, protams, ka ne, bet nu, tādi bija tas pats. Es no tās reizes, kad es tur to krogu biju aizgājis, atceros tieši tā, ka tas bija tas viens krievu gabals, vai tur Maļinovka, vai kaut kāds, tur vēl, nu, tagad nepateikšu no galvas, un Stīvs Vanders. Nu, tas viņa populārais gabals, ja, kas ir lēnais. To Līvānos krogu arī parasti sūtīja. Un tur visādi par romšķiki, kas tur tik vēl nebija kaut kādi. Nu, jā, tajā laikā arī Eoliku daudz spēlēja, viņi bija populāri. Pareizi. Kredo. Tur bija tie gabali par bailēm ziņķis un tā tālāk. Tie visi. Disneylandā. Jā. Bet tā interesanti sanāk. Bija, Tip-top gabali. Jā, nebija instrumentu, bet bija daudz blīces. Jā. Tagad ir daudz instrumentu. Un to blīču. Tagad ar jebkurš ar laptopu, kurš prot apieties, var taisīt solo karjeru. Bet tādas blīces vispār Nē, nu redzi, kā arī tie ir kaut tā laikmetā iezīme ir. Šajā laikmetā tev nav jāmāk spēlēt instruments, lai taisītu radītu mūziku. Ir daudz visādas gatavas samplu pakas, ir midi akordi gatavi, jau to vienkārši samet, kā saka, rāmītī saliec un struktūru. Tā agrāk, nu, teiksim, par skatēm runājot, ja? Tev bija kaut kas jāmāk. Tev jāmāk, jāparauda instruments, uz skatuves jāmāk, tev jābūt saģērbtam uz skatuves, lai tu būtu, un, kā saka, lai kaut ko var parādīt lai sevi. kategoriju dabūtu. Jā, lai kategoriju dabūtu. Mums, kad kultūras namā Reizeknē tur bija filmēja tos kultūras namus, kaut kādas televīzijas pār, nu, pirmā Rīga bija. Un tad buņģierim bija mati tādi, šitādi mums. Un tad, lai varētu tur nofilmēt, viņam lika aizgrieza ciet tos matus, tā savilku uz augšu, tad viņam šitādi palika. Nu, satina kaut kā tur. Nedrīkstēja, jā, nelaida vienkārši. Jurim Kulakovam toreiz arī bija, kad viņi tikko sāka, viņu nelaida uz skatuves dēļ matiem. Un tur jau pērkons ar to arī sāka, kad nu, dēļ tiem matiem viss. Nu, visādas glupības, protams, pietika līdz ausiem. Kāda tev starpība, kāda tev mati? Tagad labāk, ka matu nav. Arī, jā. Vieglāk. Es nezinu, vai tai laikā laistu. Atkal tur varētu būt, jā, ne, tur bija jābūt pareizi, kā saka, lai... Kā ir pareizi, bija kaut kāda bilde tur?
Un viņa jau, ka zin kā, daudz, Frizūra. man liekas, ka daudziem vienkārši diezgan pagariem mati uz sānu tā saķemēt, nu, Kā Beatliem? Pēc bildi, jā, tā kā Beatliem, apmēram tāda, teiksim, lai nav pilnīgi, kā saka, tu Tāds muļķības, īsais, bet, nu, principā jau jā. Man liekas, ka, nu, mati ir mati labi, tur ir tas alfa tēviņa, tas tēls, varonīgā padomu vīrieša tēls, nu, tā kā negāja kaut par tiem gariem matiem var tās, jā, bet tas ir kā politiskās ideoloģijas un propagandas jautājums, bet pēc būtības ir tā padomā, nu, mati, gari mati, tas pats tas visa Woodstocka, viss, kas ir. Kaut vai paņem Modern Talking 80. gados, kas bija, tur vienkārši tur matu muģeklis, nu, vai pat tas saucamais Harry Rock no serijas Matu Rocks, kas bija, ja, kur džeki kuplām frizūrām, zeķu biksēs, ne, bet spandeksos lēkā pa skatuvi ar ģitārām un dzied. Nu. Pankroks, kas nāca tur, taču viss bija, nu, pie mums bija savādāk. Nu, mums ir daudz, kas savādāk, jā. Bet pēc 90. gadiem tas viss Atgriezās. atnāca atpakaļ. Varēja darīt, kā nu gribu un ko nu gribu. Dziedāt, ko tu gribi. Nu, jā, tur faktiski nevarēja, piemēram, Čikāgas piecīšu dziesmas skatēs dziedāt nedrīkstēja. Jā, ideoloģija, jā. Jā, tieši tā, tas taču ārzemnieki tur un tā tālāk. Jā. Tur jau arī bija kaut kāda zināma cenzūra. Jo es zinu, ka faktiski, kad rakstīja dziesmas, viņas jau tā, ka tu varētu uzrakstīt dziesmu, un tu vari viņu atskaņot. Viņa kaut kā tur bija kaut kur jāsaskaņo. Mēs to nekad nedarījām. Bet, nu, ja tu koncertā gribi piedalīties ar saviem gabaliem, viņi bija jāsūta, tev apstiprina gan dzēju, gan muziku, ka tādu vispār cilvēku drīkst klausīties. Ja? Tu mājās pagrabā jau tu vari darīt pats, kā tu gribi. Bet, ja tu rādi citiem, nu, tā bija tāda muļķība. Nu, protams, muļķība. Es atceros, man vienreiz stāstīja Ēriks Ceļdoms, komponists. Viņam bija sekojuši stāsts. Zināt to dziesmu, ko arī pērkonā šis te puntulis iedzināja? Mēs pārtiekam viens no otra, bet ir vēl viena versija tajā dziesmai. Un man tā versija kaut kur MIDI failās apstūši tajā sinčikā iekšā ir saglabāta joprojām. Un tā leģenda stāsta tāda, kad Ēriks sarakstīja to pirmo versiju un to dzejoli ar tām notīm it kā Juris Kulakovs kaut kur tā kā nošpikoja, tā kā nočiepa, tā kā kas, un uzrakstīja tā kā to dziesmu, lai palaistu ātrāk. Bet stāsts bija par ko? Kā tu saki, visa dziesma bija jāsaskaņo, un viņš saka, es stāvu tur, jo viņi laikam lentās nesasauks tos ierakstus, un tajā dziesmā ir tas teksts pat, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi, ja? Un viņš saka, un es klausos, un viss tur tā forši, jo tā dziesma vispār ļoti tāda skanīga, tāda liriska tāda ir, ja? Un viņš saka, mēs klausos, durvīm stāv, es durvīm klausos, jā, tu pants, piedzedājums, ja? Un viņš saka, un tajā vietā, kur atskan frāze, un tumsa no taviem vārdiem tuvina nāvi, un maģītīgi atskan slēdzītis. Viss, vārds nāve nedrīkst būt, viss šitā dziesma iet cauri. Atā, paldies, nākamais. Tā kā tur ir pat atsevišķi vārdi, kas vienkārši nepatika tajā laikā cenzūrai vai kas tie. Sevišķi teksts. Jā, teksts, jā. Vairāk jau bija Tagad teksts. jau mēs arī bijām vienā fokus grupā, kur mums pateica diezgan tiešā tekstā, ka, piemēram, vārds cigaretes, jā? Vai kāds cigaretes vārds nevar būt. Oksidēsies, Jā. tas jā. Tas Lai gan- principā radio cenzūra. Ka viņi var neielaist. Jā, vēl joprojām. Šitā te dziesma, stāsts bija par to dziesmu, Kuru? tikai viena glāze, un tu pamosties, un ne, viņa prāģiņa viena brīdi. Tas bija Ancis ar Zemes stundas dziesmu. Tur bija tāds Tas reperu tāds hip-hops. jā, reperu, bet viņš bija diezgan parāģiņa, diezgan daudz griezās. Kristīna Pāža nebija kopā. Un tas teksts tur ir tāds, tikai viena glāze, tu pagriezies un ej, nu tā kā par iedzeršanu. Nu, kas tad un tur tāds? viņu sākumā nocenzēja. Es sapratu. Nekrucija. Pēc tam jau YouTube. Tagad jau viņš aizgāja neformāli. Jā, tāds sākās. Bija spiesti darīt. Jā, Tā kā Nu, Nekur tas nav zini zudis. kā, tur tā lieta, jo es arī domāju, ka tie cilvēki, kas lemj šīs lietas, ko laist ēterā, televīzijā vai radio, nu, skaidrs, ka ir cenzūra, bet cenzūrai būtu jābūt tādā izpratnē, ka vai tas ir kā kvalitatīvi izdarīts. Tieši tā. Vai nav kvalitatīvi izdarīts, jo par to, kas ir tas message, nu skaidrs, labi, ja tur propagandēs kaut ko slavinās, kaut kādas ne tādas lietas, jā, tas cits stāsts ir. Bet pēc būtības, ja mākslas būtība ir paust kaut ko, kas sabiedrībā notiek un tādā formātā vai otrā formātā, nu tad kas tu tāds esi par tiesnesi, lai pateikt, ka šis neies vai šis ies ēterā, nu? Jā. Jo, piemēram, šobrīd par radio, es nezinu, tu vispār radio klausies regulāri, teiksim tā, ikdienā? Mašīnā braucot. Jā, nu es arī par mašīnā klausos, bet tā mūzika, kas tur skan, viņa ir, zini, tā kā apmēram tas tā kā, ēst bezvērtīgu pārtiku, kur tev nav ne kaloriju, ne vitamīnu, ne minerālu vielu, ne šķidru, nekā nav. Tu vienkārši esi kaut kādu pildmasu patērējis, apēdis kaut ko, ja? Un ķermenis vienkārši tā, bija, viss izbija, ja?
Un tāpēc vienkārši tā mūzika neko nepasaka, neko neuzrunā. Un kā mums teica viens kolēģis, viņš saka, nu, ka šis tas jaunais radioformāts, ka, ja skan dziesma un tev negribās pašlaist radiostaciju, tad tas ir radioformāts. Nu jā, nu, tur var... Tas ir dziesma, kuru tu nedzirdi. Jā. Es nezinu, vai arī man, piemēram, traucē tas, ka ja tā dziesma ir palikusi populāra, kad viņu atskaņo katru stundu. Vai kaut kā tā, nu, nezinu. Vai tas ir vajadzīgs? Man liekas, nu, ja tu ik pēc stundas ēd kaut ko garšīgu visu laiku, vienu un to pašu. Tas nav garšīgs. Nu, viņš jau tāds paliek, jau tāds jocīgāk. Tā vairs nav delikatese, jā. Jā, tieši tā. Nē, varbūt ir es pieļauju, tāpat kā skaņdarbi, tāpat arī dziesmas ir, kur pirmo reizi noklausoties, nu, liekas, nu, tā, jā. Pēc tam paklausoties jau rodas savādāks tās sajūtas. Bet tas ir kaut kas cits mazlietiņ, jā. Tāpat ir skaņdarbi, nu, ne visus tu uzreiz vari uztvert tā, ka, nu, tas man vajag patīk, jā, vai sevišķi spēlēt, jā. Ir daudz tādas lietas, ka piemēram, tev klausīties varbūt nav tik interesanti, bet baigi interesanti spēlēt ir. Es atceros, kad mēs arī spēlējām, kad tu kaut kādus, nezinu, tur heavy vai kaut ko tādu, viņš tā no malas pēc tam ierakstiņā kaut kādā lentā tur paklausies, nu nekā tur nav, nu galīgi, bet nu spēlēt tāds kaifs liekas, jā. Tāpat arī ar muziku, jā, ir modernā muzika, piemēram, kur tur ir somu komponisti un ne tikai, kur nāk modernā, tur ir disonances un kas tur tik nav, ritmika un viss kaut kas tāds, ja. Viņu tā diezgan smagi klausīties ir, bet spēlēt ir interesanti. Nu, tur kaut kā jāfieno. Tas var savs izjūtas, saku, kādam varbūt arī savādāk, ja. Jā, jo īstenībā mums arī, cik mums aktīvajā repertuārā tāda dziesmas, teiksim, ir, ko mēs spēlējam, kas nav mūsu dziesmas, ko tas 7, varētu būt mīnus. Jā, un zin kā, ir, protams, tādas dziesmas, kuras ir, nu, viņas ir primitīvas, vienkāršas, bet tie atkal tas, nu, kā saka, tas hīta fenomens, kad tu redzi, ka tā publika, nu, ka tas rezonē ar viņiem, pat biežiem vismaz man tā ir, ka reizēm tas gabals tā kā, nu, ir ok, laikam, tomēr, jo es nefanoju par to gabalu, man nevisai viņš patīk, bet es zinu, ka cilvēki viņš patīk, viņi grib viņu to dzirdēt, to skaņdarbu, ja? Un tad tu redzi, ka tie cilvēki tā kā valkās līdzi, tas ir tā kā pišķi arī tā kā tevi pavalk līdzi, ka, nu, laikam, tomēr ir ok, bet pa lielam jau tu beigot tādu kaifu atkal negūsti. Savukārt ir tādi gabali, kur tev pašam patīk spēlēt, vienkārši, pat tas, kā saka... Bet citam nevienam nepatīk. Jā, tieši tā, un mums ap citu, šitā, kā viņi saucās tā dziesma, ko mēs gribam spēlēt, Skaudžu. Skaudžu dziesma, tā no tās filmas. Kāpēc tu tik īdzīgi visu gribi sev? Un mums vēsture ir tāda. Svēts gabals. Jā, viņš no filmas. Dāvana ietuļa sievieti, no tās filmas, jā. Un man tas gabals, piemēram, ļoti patīk īstenībā. Viņš ir interesants no akordu ziņā, un tās balss partijas tur forši uztaisīs, un tā tālāk ir. Bet mēs vienā ballē kaut kur iesākām spēlēt, un tā dziesma vienkārši noslauka publiku, vienkārši zāļi viena nav. Cilvēki dejot, sāc domāt, davai pamēģina. Hops un tā, šum, un tu viens pats savu spēlē. Un tā kaut kāds vairākas reizes, un tev tāds kā iekšējais tāds humoriņš izveidos no sevi, ka, ja zin kā, jāiet pauzītē, grib cilvēks izkliedēt. Nu, uzkapāsim Skaudžu dziesmu. Tad saprot, ka cilvēks varēs tā kā izdzīt ārā no zāles vienkārši. Bet tā dziesma, kā tu saka, viņi ir tiešām, viņi ir forši spēlēt, viņi ir interesanti, kā saka, nu, salīta kopā tādu, lai gan kā, nu, nav beigts. Nē, to var saprast tie, kas spēlē, kad... Nu jā, to var saprast. Man liekas, džess, piemēram, arī spēlēt ir interesanti, sarežģīti, interesanti, bet klausīties džezu es ilgstoši nevaru. Nu, redz, man patīk klausīties. Kaut kur restorānā sēdi forši, bet tā, piemēram, ikdienā viena, divas dziesmas. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz to novirzienu. No, jā. Tas arī, jo tas pats ar blūzu, piemēram, ir. Piemēram, ja tu klausīsies rietumniekam, tad tu kā blūzu, tas ir viens blūzs, bet ja tu klausies to deltas, to īsto melno veču, ko saka, to tieks tur, kā saka, tajās kokulnas laukos strādāja. Tas viņu pirmatnīgais, kas ir vēl ar to uz cilindrīšiem rakstītais, vēl, nu, 1000 kuriem tur gadiem, ja? Nu, to, ka tu paklausies, nu, tur pilnīgi tā kā, nu, caur kauliem ir pilnīgi tāds. Ir tāds, vai parasti bija tāds, viens arī, kā saka, blūza pamatlicējiem Sunhouse, tāds onkulis. Un viņiem ir tā dziesma, tas John Revelator, ja, kas ir par Jāni, kas ir atpestītājs, ja, laikam, tulkojumā. Un blūzs ir kāds. Viņš vienkārši atnāk uz rāģiņu, viņš šit plaukstas, pārējie pievienojas, un viņš pavisam vienkārši dzied. Un
Un tā blūza fiška ir tāda, ka tur nav precīzu nošu kaut kādu, tur nav kaut kāda baigā, bet tajā tāds šausmīgi tāds liels tāds pirmatnīgums tajā visā. Un tas, ka tu jūti, ka tas ir cauri viņa to kaut kādu pieredzi izgājis cauri, un tu to reāli, caur kauliem pilnīgi iet tā pieredze. Tāds dažs labs, ka, teiksim, studijā izdomājis tur nopulējis, visu tur baigas smuki forši, zin kā, un tad liekas, ka, skan labi tembrā un visā citādi, bet tā dvēselīte izpaliek tajā visā atkal. Un tad atkal tas stāsts ir par to, ka vai tu vari tā ielikt iekšā, vai nevari. Es domāju, ka džezā ir tieši tāpatās. Tu arī jebkādas tur pentatonikas, tur skalas vai vēl ko tur, teiksim, nezinu, tur gājienus taisīt, ja tur tā kā gičām, teiksim, rifiņi dažādi ir, ja, vai liki saucamie. Bet ja to dvēselīt neieliec iekšā, tu vari, Līdzīgi ar country ir, ja. Latvijā taču skaitās ļoti daudz country blicis it kā, ja. Un to ir, laikam, pašķīda bišķi jau mazāk. Varbūt mazāk. Dejotāji taču daudz. Vienu brīdi bija, baigi daudz it kā, ja. Viņi sauc country ansamblis. Uzliek cepuri virsū, tas jau vēl īsti nav country. Jā, bet mums bija tā, ka principā uzliec tikai cepuri. Un ja paklausās country, kas skan, teiksim, Amerikā, ja, tur ir bišķi cits atkal līmenis tomēr. Cits mēģis pavisam. Tur viņš pat dažreiz nevar saprast, ka īsti tas ir country. Starp citu, Taylora Swift arī skatās country dziedātājs, nesnīt par miljardieri vai. Jā, kaut ko tādu. Šogad pēc statistikas es skatījos, ka country mūzika popularitāti gūs tieši ir viens no žanriem, kas uz augšu aizgājis. Bija 7%, laikam, jā, tagad ir. Nē, Latvijai arī ir labas blicis, taču ir kas labi uzspēlē to lietu. Bet, tikai, vai vajadzētu visus saukt par tiem country muzikantiem, kā mēs tikko teicām, ar cepuri un kirzes zābakiem. Jā, un vienmēr teksts ir par to, ka jāiet tālumā, mājas paliek kaut kur un meitene paliek, un uz neatgriešanos, un kas tur vēl tur, un smiltis ceļā putekļi, un izšitas tādās. Tāda klišeju, tāda, jau tāda nodrāsta tā tematika visa. Bet, ja cilvēkiem patīk, lai spēlē, kāpēc? Kā jau no vienas puses, bet no otras puses, ka likās, man personīgi likās, jo lielāka dažādība, labi, tas ir problēma tāda, ka mūsu to klausītāji ir maz Latvijā. Mums nevaram, teiksim, ir starpība, vai te uz, 70 miljoniem iedzīvotāju ir dažādi žanri, vai te uz 1,5 miljonu ir dažādi žanri, jo bieži vien var nesavākt. Mēs te nesnīt spēlējām vienā pasākumā un te parunājās ar mūziķiem, kas, piemēram, izmisīgi cenšas plādījumu savākt. Jo it kā mūzika ir kvalitīva, it kā jau ilgstoši gadiem ir spēlēts, bet tiepši laikā tāds palādījums, viņš nav baiga liels, tas tā nav arēna, ja? Bet savākt viņu ir pagrūti, tāpēc, ka mums vienkārši tās tautas ir, maz. Mēs neesam arī tā, kas saka. Tas pats tev arī skolā. Jā, tas pats arī, kas tautas ir, tev arī skolā. Tas visur ir, tas taču ir kopā, tas viss saistīts, jo pa lielam ņemot, tā kā pa skolu tiemenējies, to aktīvo bērnu skaits ir principā neliels. Viņš ir vēl krietni mazāks nekā ir kopējais kaut kāds skolnieku skaits. Tev taču skolā tāpat ir, kuri aktīvi piedalās kaut kādās lietās. Un viņi ir visur piedalās. Viņi piedalās tad visur. Sportisti, dziedātāji, dejotāji, tamborētāji un vēl kaut kas cits, ja? Un muzikanti vēl pie tam un tā tālāk. Interesanti, mēs tā ar kolēģi runājam, viņam meita mācās 4. vai 3. klasē. Saka, viss mūzikas skolā. Saka, laikam pēdējais gads. Es saku, kas tad? Nezinu, negribu tur vai klasiskā šitā, man liekas, mūzikas skolas ir maska, ka pa pirkstiem sit. Jā, tas ir joks. Jā, bet es tā iedomājos, īstenībā jau manā laikā, man liekas, mēs sākām vispār pilna bija klase un pabeidzām kaut kādi tikai 8 vai 7 gabali. Baigi ir kaut kāda statistika vispār, kā atbirst? Viņa noteikti ir, jā, protams, kad atbirst, bet atbirst ir ļoti dažādi gadi. Ir gads, kur atbirst ļoti maz, un ir gads, kur atbirst krietni vairāk, jā. Un tas ir, principā, es uzskatu, lielākā lieta ir no ģimenes atkarīgs, jā. No ģimenes atkarīgs, kā viņa to uztver, to lietu. Jo tas, kad cilvēks pēc savas būtības ir slinks tomēr, ņem tu kā tu gribi. Un faktiski, kāpēc man darīt, es varu nedarīt, piemēram. Jo mācīties to pašu muziku, tam vajag laiku. Pirmkārt, tas ir laiks. Jā, tā ir vesela skola, papildus skola. Tā ir skola, papildus skola, jā. Un tam vajag laiku, un pagaid, Džeks, man taču arī bija skrobi, ka es mācījos, jā. Džeki reko spēlē futbolu, un man tagad jāiet uz muzikas skolu, vai kā manam klases biedram, Dzinters tāds bija kaut kādā, 5. klasē varbūt, es nezinu, kurās muzikas skolā laikā mācījos tajā klasē. Vecāki nopirka mopēdu, Rīga kaut kāds tur. 13. gaņa. Kaut kāds, nezinu, kaut kāds, jā, atceros. Un es tagad atnāku uz mājām, saku, klausies, tētim, saku, kur Dzinteram nopirka mopēdu.
Saka, varbūt arī man viņš saka, kādu mopedu. Mēs tev akordionu nopirkam. Es saku, tu salīdzināji tagad akordionu ar mopedu. Lūk, protams, kad visi saprotams, kad uznāk tās kaut kādas krīzes brīži, tad jebkuram taču arī mums tādi rodas, ja? Un arī bērniem. Tur vajag palīdzēt. Es mācījos 4. vai 5. klasē, mana klases biedri bija kādi 3 bija vēl, kas bez manī vēl mācījās mūzikas skolā. Un atceros, bija viens periods, kad arī bija tā, ka visi krita ārā, vai vienkārši gāja projām tur, ja? Un man tagad joprojām acīs stāv, kā man tā klases biedri man saka, Gāti, tu taču pametīs, tāpatās tu neies, priekš to vajag vispār. Es arī iesāku, viņi laikam bija uz flautas vai vīols, neatceros īsti, ja? Un es atceros, ka toreiz, ka bija tās tā kā, jā, ko tur iesi, tā, ja? Un tam man tā likās, un tu man arī to, kā saka, tās tā vienmēr audzinājās. Viņš saka, ja tu kaut ko iesāc, patīk, nepatīk, bet ir jābeidz. Man līdzīgi jāteica. Jā, tas ir pareizi. Un man liekas, ka tas ir pareizi, jā, jo tu pēc tam vari izdarīt secinājumus, ka tu nogājis visu to ceļa gabalu, jā, tad tu pasaki, jā, bija vērts, nebija vērts, patika, nepatika, vai kā savādāk. Bet tā, ka vienkārši tu iesāc pamēģini pusratā pamet, tas neaudzina ne disciplīnu, ne ētiku, ne attieksmi par to lietu, ko tu dari. Un tad, galu galā, mūzikas skola nav jau, tas nav 40 gadi jāmācās viņā tomēr. Jā, redziet, tie piemēri no dzīves, man vienkārši prātā nāca, tiepat Līvānu, mana drauga dēls beidza violi. Nebija nekāds izcils violinieks, bet pabeidza muzikas skolu. Pēc tam, protams, aizgāja savu ceļu, pa juristu vai kaut kādu tādu profesiju ieguva un piedalījās darba intervijā. Ļoti labi atalgots darbs, vai bankā, vai kaut kur tādu, neatceros tagad to vietu. Un tā, kas viņu tur intervēja, tā dāma skatās tos dokumentus. Viņš CV arī raksta, protams, ja? Beidzis muzikas skolu violi spēlē. Viņi tur divi aprunājās, mēs tevi ņemam. Izrādās, viņa pati ir beigusi violi. Muzikas skola arī nav ne violniece, nekas, bet tas liecina tikai par to, ka cilvēks saprot, ka to nevar beigt bez darba. Nav iespējams. Tu jau iemācies plānot savu laiku, pirmkārt tas iesācis nevieglāko ceļu, bet pabeidzis viņu, tas par kaut ko liecina. Un pēc tam tas aiziet tālāk, pat neizvēloties to profesiju. Cik tad procents izvēlas? Ļoti neliels. Tieši tā lieta, jo man liekas arī, šobrīd ar to mūziku tā pelnīt, kā tādā izpratnē, ka nāktu kā uz darbu, kā uz ofisu vai kā uz veikalu strādāt, ja? Īsti jau tā nav, jo tā ir pilnīgi cita dzīves, pilnīgi cita dzīves ritējums, cits grafiks pavisam, jo tā, ka, visiem ir, kā Frednefels vienreiz teica, viņš saka, tā, ka visiem ir liela lustēšanās laiks, ja, kā saka, tur Jāņa Ziemassvētki jaunais gads, viņš saka, mums ir reāli darba laiks, tas ir mūsu darba stundas. Tur labēlīgam tipam bija, laikam, 4 koncerti dienā, un tad viņi, kā saka, tā rukā pa nedēļām štāte, ja. Un tad ir tā, ka, tu esi izsūks pa tām pāris dienām, ja, un tad tev, vajag to, kā saka, to atpūtas brīdi, un tad būs tāda, pirmdien, otrdien, trešdien, piemēram, ja, kad visa pārējā pasaule iet uz darbu, klasisko darbu, teiksim, tādā ziņā. Un tas ir cits dzīvesveids, cits laiks, un tā tālāk, un tad tā ir, ka, ko cilvēks parasti meklē? Meklē jau stabilitāti. Mūziķis Latvijā tas, nevienmēr nozīmē stabilitāti automātiski. Tāpēc var kaut kādu laiku, kā saka, noturēties, kā tas pats Buslis savulaik teica, viņš saka, kad viss bija beigi forši savā laikā, ka tur viss bija robežas vaļā un viss tā tālāk gāja, kā saka, blakus zemē. Bet tā kā viņš jau saka, kad jau otrā mašīna parādījās, otrais džips pagalmā parādījās privāti nopirkt, tad jau viņš saka, tā kā sāku padomāt vispār, uz ko tas viss velk un kāds viss varētu turpināt un attīstīties un ar ko varētu beigties, ja? Un tad, pienāk tas brīdis, kad tev tā bodīta varās ciet vienā vietā un tu, bet, ko Latvijā darīs? Pelnīt nevienmēr var, bet, man liekas, mūzikas skolā to disciplīnu ievies. Vismaz man tā palīdzēja pēc tam arī universitātē, jo tu pierodi, ka diena tev nebeidzas cikos tur skolniekiem 3, jā, beidzas skolā. Kā kuram jātur? Ar mūzikas skolu tev beidzas 6-7. Tu jau pierodi. Un pēc tam, kad tev universitāte beidzas 7, tu pilnīgi normāli jūties, ej mājās. Redz, ir jau tāda lieta, ka faktiski viena daļa, protams, liela vienkārši nāk, tur vai vecāki tur pierunā, vai pašam tomēr ir tā apziņa, ka vajag kaut ko darbu pabeigt. Bet ir arī tādi, kuriem vienkārši to vajag. Un es tādus arī zinu, ka vienkārši citam tur vajag, nezinu, kaut ko tur uzēst kaut kādu saldumu, bet viņam vajag spēlēt. Viņam vienkārši prasās pēc tā gribās. Jums jau var kaut ko gribās, ka jūs tagad sanākat kopā tērēt līdzekļus, pērkat aparātus. Tātad tie nagi niez taču. Niez. Kaut kas tur niez, jā. Kaut kas tur nav kārtībā, kā tu teici iepriekš ar galvu. Kaut kas jau tur ir. Kaut kāda diagnoze tur ir. Tur tā lieta, jā. Tāpēc, kad ir tādi cilvēki, ja, to nevar noliekt. Tas ir jautājums, kā tu savā dzīvē ar kādu saturu piepildi savu laiku.
Jo var sēdēt, piemēram, mājās divanā telefonā. Var sēdēt, jā, tas ir, tu esi mājās un tā tālāk. Kā tā viena, nāk prātā tā viena veca anekdota, kur vīrs saka, mīļā mana, tu zini, kāpēc es 10 gadus esmu bezdarbnieks? Sieva tad, nu kāpēc? Lai tu zinātu, kur es esmu. Un tas var tādu dzīvi dzīvot, jā, bet var arī, kā saka, nu, iedot tai dzīvē bišķi tādu asumu skatījumu, jo tas jau tevi maina. Nu, tu neesi tās parasts čīkstēt. Tu pat nav laika čīkstēt īsti par dzīvi, jo tev visu laiku kāds nākamais, visu laiku skatā procesā tādā. Un tas, kad esi tajā procesā, tas ir, kā saka, to dinamiku pateiks tādu, ka tu vienkārši konstanti esi tādā mācīšanās, nu, kā saka, tādā mācīšanās vilnī visu laiku. Tieši par un to tas es nekās tās. arī, kāpēc man ļoti patīk, piemēram, arī daudzi mūziķi, kas ir jau ļoti gados, kas ir, nu, kā saka, ļoti cienījumā vecumā, bet viņi ir pie pilna saprāta. Viņiem galva nestrādā tā kā, nu, tad, teiksim, nezinu. Nē, nu mūzika jau attīsta. Nu, tā lieta, jā, un viņi noveco savādāk, manā skatījumā. Tas, ko es redzēju, ko es zinu, labi, tur ir kāda slimība, tas cits stāsts, bet, teiksim tā, tie, kuri, kā saka, nav daudz, kā saka, dullības darījuši jaunībā ar narkotikām vai alkoholu vai kaut ko tādu, nu, viņi noveco, nu, vienkārši forši, nu, viņi bauda to, ko viņi dara, nu, viņi joprojām var padziedāt vai paspēlēt vai uzstāties kaut kur, ja, un pasties, teiksim, nu, kas visi vecie grandi, kas ir, teikšu, apkārt spēlē, nu, viņi jau ir pieklājīgos gados, bet Viņiem to vajag. Viņiem to vajag, jā. Vienkārši vajag. Viņi to tā, jā, tā lieta. Un ja tev vēl atnāk un tevi klausās kāds, To un par to vēl kaut ko nopelni, Ja vēl samaksā, par to vēl maksā izrādījās. Maksā, jā, bez pensijas. tas nav tā kā par tā anekdote par miličiem, ja, kad iedod zizli un domā, ka algas vispār nebūs. Jā. Tas ir tas stroģis, ar ko pelnīt naudu. Ja. Izrādījās, tev ir alga, jā. Tev vēl tomēr alga. Nu, jā. Vai tas pats, kas šitam te, kur bija tas viens aņuks, kur arī vienam čigānam vai kam tur bija, ka rāda, nu, pa nolitos sargu pieņem darbā. Viņam saka, nu, reku, te mums tā, tur tās, te mums tās, tā. Nu, skaidrs, jā. Nu, alga. O, te alga ir vēl, jā. Var, nu, kā saka, Bet par mūzikas skolu vispār daudzi ir. Es neesmu saticis tādu, kurš ir pabeidzis un pateiktu, ka tas bija liekas iztērēts laiks vai vēl kaut ko. Bet Jā, tas man nav saticis gadījis, daudzus, esmu dzirdējis, jā. kuri ir teikuši, jā, tu māki spēlēt, jā, man vajadzēja arī pabeigt. Un Un zini, trešajā kas- klasē Zini, izstājās. kas ir? Tā, kad ir kaut kāds pasākums un čaļi, piemēram, paņem uz krūts vairāk, jā? Kvasu, jā. Tad pēkšņi atcerās, ka, es taču arī gribu un māku, un man vajag, un tagad nāk uz skatuves, un es ar tevi, vai, jā? Kopā. Bet, nu, tas, ka tu reizēm pavēr muti vai ko citu izdara, liekas, jēzies, labāk būtu sēdējis un kvasījis tālāk, jā? Bet, nu, fakts kā tāds, ka kaut kur jau tas smadzenītē iekšā, kaut kur nosēdies, nogulsnējies, jau ir tas tās apziņa, ka, nu, kad, atkal, nu, vajag viss, nu, ko darīs. Nu, tā ir viena liela valoda iemācīt. Sapcitu, jā. Jā, visās valstīs sapratīs tevi. Uzspēlēs mažoru minoru reiz, sapratīs, kāds noskaņojums ir. Kā man teica Kurš viens, atcerās? viens futbolists teica, pārvāksies uz Somiju dzīvot. Es teicu, kā tu sarunāsies? Viņš saka, medicīnā ir viena valoda, latīņu. Vot ir mūzikā arī izrādījās, ir viena Uz valoda. veikalu reizies latiņu valodā tur. Tur pašapkalpošanā. Spiritus anti. Nu, tā kā man te paziņa stāstīja, tas jau bija sen atpakaļ, ka viņa kaut kāds no Prēļiem, tur kolēģis aizbrauc uz Portugāli. No rūpnīcas, tur augstā ranga ierēdnis kaut kāds, un tur 2 nedēļas dzīvo pa to rūpnīcu. Un saka, nu, kā atbrauc atpakaļ? Kā tad ar valodu? Tu taču to valodu, nu, nekā. Saka, tev problēma nebija? Viņa saka, man vispār nekāda problēma. Nu, viņiem baigākās. Tā kā var jau tā to dzīvi uztvert. Mēs esam piefiksējuši, ka mums ir tādi 200 apmēram tādi stabilie, kas klausās. Visi ielieciet laiku. Jā, lūdzu, sapstu, abonējiet, laikojiet. lai mēs vēl dalāties. te turpinātu Jā, šo visu. uzaudzējam uz, cik mums vajag, 500 šitos te abonementus, jā? Nē, kaut Nu, cik jau var atļauties katrs, tik jau, kā saka, lai iedod. Bet jā, mēs pamazām, kā saka, šo podcastu, vienkārši, kā ir cilvēki apkārt Līvānos, pa kuriem daudz nezina, kad notiek tas, notiek šitais. Vai, piemēram, Noteikti nesnotiek šitais. Tagad mēs sākām, mēs taču muzikas skolā sākām. Es, Reinis, Jāgža, Ingras, Ovarovs. Man liekas, Gunārs vēl kādu laiku nezināja, kamēr mēs nesākām traucēt klavieristiem. mēģināja. Nē, nojosmas jau bija. Kad tur 1. klasē kaut kas notiek. Jā, bungu. 2. klasē. Tas ir bungu klase. Tā Nu, bija. otrā klasē. Jā. Nelegāli. Nelegāli. Nē, mēs nekad pa pirkstiem nesitām tādās lietās. Tāpat arī taču Vineta ar Māri sāka Elkšņi. Jā. Tāda pieeja izrādījās esot, es nezināju, ka kolēģi no aviācijas ir
Viņa teica, aviācija ir tāda pati pieeja, ka nesit pa pirkstiem, ka ļauj mazajiem, bet te Līvānos arī lidotas, ka viņus neaiztiek. Visi tie, ja tu gribi, tu vari uztaisīt lidmašīnu, un lidināties apkārt. Tevi neviens pa pirkstiem nesitīs. Jo savādāk tur nestrādā vispār tāda aizlieguma tā kā forma. Viņi tā kā... Tas jau nekur nestrādā pa lielam. Mūzikā kādi var būt aizliegumi tur īpaši, jā? Nu, vienkārši varbūt zīmes ievērot gammā. Dažreiz. Ja tīpaši uz bungām zīmes gammā jāievēro ir. Nu jā, ja to pateikt solmažors, tad bet tāpat taču Tomas jau var noskaņot, taču arī jāskaņo. Jā, Tomas jau tā jau nav, ka... Var. Tieši tā, tur trīskanis. Vienkārši tur ādu uzvelc virsū un bliezi. Tā. Labi, klausies, forši papļāvāt īstenībā, jo, man liekas, mēs uzzinājām daudz ko tādu, ko mēs no tevis kā no direktora nekad neuzzinātu īstenībā par saniem laikiem un dienām, kas Līvānos kā ir bijis īstenībā, jo tas jau, jo mums īstenībā, zikā, mums Līvānos tas nav tādu kaut kādu, nezinu, vēsturisko objektu vai celtņu vai kaut ko tam līdzīgu, zin kā, kas citās pusās, tur, nezinu, Pilsdrupas kaut kāds vai Vecpilsēta, jā. Mums, man liekas, tas mūsu Līvānu stāsts, labi, mēs esam bijuši rūpniecības, kā saka, centrs ilgus gadus, daudzus, kas 10 gadus, jā, bet man liekas, ka tā galvenā sāls jau to, un tā ir tāda cilvēkos, kas ir bijis tajā laikā un šajā laikā, kas ir, varbūt pēc, nezinu, cik gadiem tur kāds taisīs vēl kādu virtuālu. Nu, muzikantu arī pulciņš ir tomēr, arī pa Latviju. Tās tradīcijas ir liels, principā. Jā, tas arī izskaidro, kāpēc. Arī jaunie taču nāk iekšā. Jānis tāpat tagad aktīvi darbojas, viņš Menkins. Kaut kur ar tevi nemācies kopā, taču mācies, ne? Man liekas, jaunāks drusku laikam bija. Viņš jaunāks, bet mūzikas skolā viņš bija klasi uz augšu. Pat vecāks bija par tevi, ja? Man jau var nepaņēma ar pirmo reizi. Tas ir normāli. Kulakovs arī taču netika ar saviem zilajiem liniem. Jā, nu. Tā kā mēs tad, zin kā, tas nav rādītājs, ja tevi pirmoreiz nepaņem, tad tas nenozīmē to, ka tu pa dzīvi nespēlēsi kaut ko. Nē, saprot, nav jau tik būtiski, ka tur, labi, nu, protams, svarīgi un patīkami, ka tur ir Latvijā zinām mākslinieki, tur vai Atis vai Juris vai Tālis un Vineti un tā tālāk, bet ir baigi daudz, kas ir tāpat spēlē, vienkārši ir tajā laikā spēlēja tajos, kur es teicu, tajos rūpnīcu ansambļos un pārējos. Nu, vienkārši, tāpat kā jūs taču neesat pēc profesijas, nu, muziķi, ja, bet, nu, jums tā ir sirdslieta un tādu ir daudz, jā. Vispār varētu pamēģināt, nezinu, salasīt kādu tādu, vēl kas ir palikuši, kā saka, pie gribēšanas kaut ko tādu izmēģināt, tādu festiņu uztaisīt tādu. Visur ir bijuši rūpnīcas ansambļus. Nu, tur laikam vairāk. Nu, visus nevarēs, protams, jā, bet... Daudz jau spēlē tur augšā, jā. Jā, tas ir, ka uz mākoņa maliņas ar labākiem instrumentiem droši vien spēlē tur. Tādā ziņā, jā, bet man liekas, ka tādā ziņā tas forši, ka tās tradīcijas ir šeit, jo Līvānos tas rūpnīcas efekts tas ir viens, bet arī, es saku, tas cilvēkos, ka tā vēlme labi darīt lietas, jo, sapstu, arī 90. gados ar diskotēku kustība bija ļoti spēcīga Līvānos. Protams. Nu, ar lentiniekiem, vēl ar skaņu platēm spēlēja Disneys. Bet tur bija viena cita nianse, tie diskžokeji diezgan bieži mainījās, un līdz ar to arī mainījās aparatūra kultūras namā. Kā atnāca DJ nomainījušies, skaļruņu nav. Nu, mēs taisījām tās no DSP tumbas, tādu jau neaizstiepsi prom. Nu, teiksim, apakšām, kas nāca, jā. Ar džibēlu skaļruņiem. Nu, skaļruņu nav. Nu, kaut kādi iebāsti, kaut kādi iemest. Tāda sāpe bija tur tajā laikā, jā. Kad mainās. Vispār tajā laikā, kad mainījās blices, piemēram, nu, tad daudz kas pazuda. Nu, kā tik norakstīti, tika tur saplīsa tur un... Nu, jā, bet tajā laikā ar to varēja tā vienkārši izdarīt. Nekā tagad. Es nezinu. Jau pamēģinu kaut utilizēt bez... tieši aktiem un kas tur saskaņojumiem vispār. Skaļruni, nu kā? Nu, saplīsa. Jā, saplīsa. Skaļrunis saplīsa, nu, skaļruņa nav, tukša kaste. Jā, tukša kaste, jā. Nu, mikrofons ir, nu, tur, zini, teiksim, saimniecības tas vadītājs, vai tas ir big mikrofons, vai tas ir Savietski Junests, vai vēl kaut kāds tur cits. Ko viņš tur saprot, ja? Tā atstāja, nu, ja tev neatnāca, nu, tā kā tagad, piemēram, tu nāc, tev jāpieņem kaut kādas lietas, nu, tu nevari tagad nolikt Yamahas, kaut kādu saksofonu, piemēram, un pateikt, ka tur Ļeņingradas ir tas pats, ja? Uzraksti ar flomasteri Yamaha, ja? Nu, tas cauri neiet vairāk. Jā, laiks bišķi gājis, cilvēki gudrāki palikuši. Tagad, nu, tieši tā. Nu, tas ir labi, kad faktiski tā kārtība tādā ziņā ir ieviesta. Jo kultūras namā, nu, tur tāda sāpe tur bija, jā. Kad ar aparatūrām. Nē, nu bija arī čaļiem, ģitāras bija savas, piemēram, jā. Bet, saprotās, naudas arī nebija tik daudz, lai katrs varētu nopirkt tādu stroķi. Un arī nebija uz to tendēti tā, jo
principā mēs kultūras namā, cik es nospēlēju pirms armijas kādu laiku, pēc tam pēc armijas, bioķīmiskajā, un tad, toreiz tikai Randis dabūja caur turieni, tam mēs nopirkām Yamaha stroķi, tur labas ģitāras, mikrofons, šūri jau parādījās, ja? Tas jau bija wow. Ja? Tur ir priekš attiecīgi, bet to jau nevarēja tā iet veikalā nopirkt. Tur caur komisijas bodi, tur caur blatiem, tur stiklinieka glāzes jāved, tur visādas muļķības jāsaka. Tas laiks bija tāds pilns ar visādām nejēdzībām. Bet dabūja tomēr cilvēki. Bet nebija jau varianti, mēs savā laikā. Tā, kad mēs beidzās karjera mums muzikas skolā, 2. kabinetā, mums vajadzēja kaut kur turpināt taču. Loģiski. Bet, mēs taču arī gājām uz kultūras namu hļančīt kaut kādas vecos norakstītos skaļriņus, kurus pagrabā mitrumā tur nostāvējuši. Jā, mēs kaut ko salasījām un pēc tam kaut kā mēs spēlējām. Nē, tādi faktiski ir vairāk bijuši, kur, tas pats, tu saki, Ingers, ja? Bet arī tāpat Vineta ar Māri sāka spēlēt, tur pievienojās pie Zundānu kapelas, tur paņēma viņus kā, tad bija pie Jūlija, tur spēlēja jaujas, tur un pie Jūlijas arī paspēja pēc tam vēl vēlāk. Tā tad tur, bija tādas, bet tad jau faktiski, tās kapelas bija, jau viena brīdi bija kapela ēra tāda, kad ar Jersiku aktīvi baigi darbojāmies, ja? Bet tad tur vienkārši tā bija dabiskā kapelas izjukšana. Viens aiziet aizsaulē, otrs. Un tad beigās Jersikas kapela un viens jersikietis. Ja, un likvidējās kolhos, līdz ar to arī nebija finansējuma vairāk. Dabiskā kapela izjukšana. Tā bija dabīga nāve. Jā, tā bija dabīga. Tiešām vārdu nozīmē dabīga nāve vienkārši. Jā. Tur neko nevarēja darīt. Es ceru, ka tā dabīgā nāve neiestāsies tagad Līvānos vispār mūzikas jomā, ka tagad mēs paliekam mazāk. Mēs paliekam. Mēs paliekam mazāk, jā. Bet no otras puses, mēs jau varam tas, ko mēs darām, skaidrs, ka ir tāda klusa cerība, ka tas iedvesmos kādu jaunieti, paņemt to stroķi, iemācīties, viņu varbūt savākties kopā, kaut ko izdarīt tādu, nevis, teiksim, tikai varbūt guļamismas līmenī, bet kaut kur, tā kā mēķēt augstāk bišķītiņi. Labi, nerunāsim par, pasaules slavu, bet vismaz, kā saka, viņš ar kaut kādu tādu lielāku ambīciju kaut ko izdarāt, piemēram, ja? Un, protams, ka pasaules tā noķer kaifu. Un tāpēc, noķert kaifu, tas ir, tur vajag pašam tajā ieiet, jo tas pats kaut kāds skolotājs vai kas tev to neizdarīs. Neiemācīs to sajūtu, var iedot to kā tas ir darāms, bet pēc tam tas ir jādara pašam. Tā, kad tu sajūti rokā, kad susita, forši palika, sanāca tur tās, pirmais pantiņš vai vienalga, kas, jā. Un tad jau aiziet, tad jau tur vairāk nav variantu. Tu to muzikas narkotiku pagaršo un čau ar to tur ir viss. Bet tā ir, man, piemēram, arī es adrenalīnu neizjūtu vispār nevienā citā stadijā, kā klausoties, piemēram, labu mūziku. Un kā man patika, man viens bijušais DJs kolēģis, kas teica, viņš gan Anglijas bija pats, viņš arī viņa liela plaša kolekcija, mēs tur runājam par mūziku, tā. Un mēs kaut kā iesākām runāt par mūzikas, kaut ko par kvalitāti, tur par mākslinieku, tā. Viņš saka, zini ko, es to nostādu ļoti vienkārši. Kad es dziedu mūziku, es zinu, ka tā ir laba mūzika, un nevienam nav jāpierāda man tas, ka tā ir laba mūzika vai nav laba mūzika, es vienkārši zinu, es to dziedu un es zinu, ka tā ir laba mūzika. Un no tāda skata punkta izmaiņas tā pats par sevi padomā arī. Pirmais indikātors ir tas, ka tiešām tie šermuļi noskrien pār kauliem vienkārši. Un tā ir tā kaut kāda bioķīmiska reakcija, kas ir, kā saka, cits ar vielām to panāk, citiem tas caur skaņu. Un tas nozīmē to, ka tai skaņas, tai vibrācijai, baigais spēks īstenībā ir tādā ziņā. Tieši ķermenī. Ne tikai, tas viss arī kopā tā veidojas. Tādi mēs esam tie biomehānismi sataisītie no mammas dabas. Kā teica zinātnieks, viens astrofizikas, viņš saka, ka visa pasaule jau ir mūzika. Zemeslode jau arī ir mūzika. Kā no fizikas viedokļa, tas ir vilnis, no anatomijas viedoklis, tas ir tur ķīmija kaut kāda veidojas galvā. Kaut kas, jā. Tā kā, jā, spēlējat mūziku. Es vispār īstenībā biju pārsteigts, ka Gunārs piekrita atnākt pie mums. Kas tur pārsteigums? Necerēju. Nē, es jau uzreiz zināju, ka Gunārs atnāks īstenībā, jo man jau tā likās, mēs jau Gunārs iepriekš runājuši par problēmu. Par visādām citām vēl tēmām paralēli, tā kā forši, ka atnāc īstenībā, jo, saku, tas ir, tas parādīt no tā, ka ir cita veida dzīves, pieredzes, vēsturiskie momenti un viss pārējais, kas ir bijis, un ka tā pasaule nav tikai 7 colās, tas, ko tu redzi, bet ir reāli dzīve, cilvēki, kas ir darījuši, pieredzējuši, un, kā saka, var padalīties ar pārējiem, tā kā tādā ziņā beig foršas tādas sarunas, lai jā, sirsnīgi tas paliek kaut kur, kā saka, kaut kur tagad tīmekli, kur viņš tur paliks, tur tālāk jau aizplūdīs tālāk kaut kur tā. Labi. Tā kā bliežiet, Džeki.
Viss notiks. Jā, visi līvāni bliežumi tagad vienkārši. Labi, līdz nākamā reizē. Paldies.